Viņa atkal pati elpo. Vai atceraties 32 gadus veco sievieti, kurai steigšus bija vajadzīga plaušu transplantācija, bet valsts šādas operācijas neapmaksā? Pateicoties iedzīvotāju atbalstam, kuri saziedoja nepieciešamo summu, Zane atkal dzīvo un sūta visiem lielu paldies. Stāsta Judīta Čunka. Aprīlī, dodoties uz Vīni uz plaušu transplantāciju, Zane Lazdiņa bez līdzcilvēku palīdzības nespēja noiet pat pāris soļus. Elpošanai vajadzēja skābekļa aparātu. Smagā slimība, plaušu hipertensija, radīja milzīgu slodzi sirdī. Pēdējo gadu viņa pavadīja ratiņkrēslā. Kopš lieldienu rīta, kad pārstādīja donoru plaušas, ir pagājuši 3 mēneši. Ar jaunajām plaušām Zane jūtoties lieliski. Es varu pati pēlpot bez skābekļa maskas, kas man bija visu laiku, 24 stundas principā virsū. Tad varu paiet, es varu sevi apkopt, nomazgāties, pastaigāt, varu paiet pret kalnu, pat trepēm, ko iepriekš nevarēja izdarīt. Visas, jā, lietas vienkāršās ikdienišķās. Jaunā sieviete no Ērgļiem ir atbraukusi uz veselības pārbaudi Stradiņas slimnīcā. Ārstējošais ārsts atzīst, ja nebūtu izdarīta plaušu transplantācija, Zanei būtu atlikušas 1–2 nedēļas dzīves. Jā, viena liela uzvara ir vinēta. Pirms tam stāvoklis bija kritisks un faktiski ļoti smags. Tad šobrīd Zane dzīvo, staigā un visu var darīt. Plauši strādā ļoti labi. Šorīt veicām spirogrāfiju, plaušu funkcijas pārbaudi jau, un plaušu funkcija ir kā veselam cilvēkam. Arī ar sirdi viss ir kārtībā. Tā atgriezusies normas robežās. Lai organisms neatgrūstu donoru orgānu, sievietei būs jālieto medikamenti, jāuzmanās no saaugstēšanās un vīrusiem. Es varu darīt visu palēnām. Tagad notiek arī vingrošanas un eju uz trenažieru zāli un trenējos un cenšos atgūt muskuļus, jo es visu laiku pārsvarā gulēju, biju guloša. Cilvēki pēc orgānu transplantācijām ne tikai plaušu, bet arī pēc sirds var darīt visu to, ko pārējie. Ārzemēs pēc šiem cilvēkiem rīko atsevišķi sporta spēles, tā kā viņi var gan slēpot, gan skriet, gan peldēt. Plaušu transplantāciju Latvijā neveic un valsts arī neapmaksās šo sarežģītu operāciju. Lai to izdarītu klīnikā Vīnē, Zanei vajadzēja 120 000 eiro. Viņa ir ļoti pateicīga visiem, kuri 3 nedēļās saziedoja naudu. Tas ir vēl joprojām brīžiem tā neticami, kad tiešām cilvēki tik daudz atbalstīja, palīdzēja svešam cilvēkam, un kad svešam cilvēkam esi tik, liekas, svarīgs. Atbalsta, jā. Tas bija lieliski. Cilvēki labi ļoti tiešām. Valsts apmaksājamo diagnožu sarakstā nav iekļautas daudzas retās slimības. Zanes veiksmīgā atvesaļošanās pierāda, šāda valsts pieeja veselības aprūpei būtu jāmaina. Tagad jau mūs sāk uzklausīt, un jau nākamajam pacientam, kuram arī vajag diezgan sarežģītu operāciju, lai glābtu viņu dzīvību, jau valsts ir piekritis apmaksāt. Mums ir vairāki smagi arī cistiskās fibrozes pacienti, jauni, pārsvarā tie ir līdz 20 gadiem, kuriem arī ir vajadzīga plaušu transplantācija. Un domāju, ka ar šo gadījumu mēs būsim šajā jomā. Latvijā līdz šim nekas nebija noticis. Būsim pavēruši iespēju dzīvot arī šiem cilvēkiem. Nākotnes plānus Zane vēl neatklāja. Pagaidām viņa atkal mācoties dzīvot no jauna. Judīta Čunka, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.